Ko izšķirs, tas nozīmē kaut vai, domājot par grupu sastāvu rītdienas izvēles programmā. Otrā grupa viņiem ir. Viņiem visticamāk būs otrā grupa, tiešām pagaidām tā izskatās. Un šobrīd startē vēl viens Krievijas pāris. Divi Krievijas dod startē. Jelena Iljunika un Nikita Kasalapovs. Un pēc Krievijas ranga šobrīd viņi varētu būt trešais pāris. Nu, redzēsim, kā viņam veiksies. Vēl var piebilst, partneri dzimusi Kazahstānā, bet, protams, pie iespējas, ja ir pārstāvēt Krieviju vai Kazahstānu, tās nav gluži viens, var teikt, starta poligoni. Protams, tam ir nozīme. Daudz lielākas iespējas, es domāju, arī ietekme. Finansiālās iespējas, arī treneru resursu iespējas. Skatīsimies, ko viņi ir izveidojuši. Gan fantastisks sērtums. Atzīstams sniegums, ļoti efektīvs pāris, lielisks auguma līnijas un manā skatījumā ļoti cienīgi noslidojuši šo te savu dēļu. Redzējām milzīgā ātrumā izpildīt tvizlu sēriju, īpaši pirmais tvizls bija gan apgrieziena skaita ziņā, gan rotācijas ātrumā būtībā nepārspēts šodien. Tāpat arī šie te akcenti otrajā programmas daļā, ko te pēdējais pārmetiens. Gan ļoti efektīvi, gan arī pietiekami sarežģīti, izpildīts viegli, plastiski, plaši. Ļoti centās gan stiept visus atspērienus līdz galam, gan arī saglabāt šīs taisnās līnijas, kas deva vienot kopēju pāra sinhronizāciju. Ļoti patika arī soļu virknējums pa taisni. Viņi iesāk pietiekami tuvā distancē vienam no otra un visai ātrā tempā izpildot soļus spēja arī šo distanci saglabāt.
Tā kā ļoti, ļoti cienīgi, varētu pat teikt, nedaudz pat pārsteidzoši. Labi nostartēja un vienkārši tāds simpātisks, jauns, enerģisks, atraktīvs pāris. Tiešām visi man atzinība un cieņa. Pagājušajā gadā Jeļena Iliņnika un Nikita Kasalapovs izcīnīja uzvaru pasaules junioru čempionātā, un šī viņam ir pirmā sezona pieaugušo konkurencē. Turklāt faktiski viņa vēl ir junioru vecumā 17 gadu partnerei un 19 partnerim. Lūk, Tvizlā varbūt nedaudz nesinhroni, bet toties ļoti lielā ātrumā viņi griezās. Un savukārt šī obligātā daļa, kas ir jāizpild visiem, redzējāt būtiski, kā ir izvērsta atpakaļ izbraucienā, tā kā neviena otra kāja ir būtībā pilnībā noklāja. Ļoti akrobātisks, straujišs pacēliens, pēc tam tvēriens ar slidu pie galvas, partners atbalstās uz vienas kājas. Vienīgais, kā mēs pievērst uzmanību, bija tas, ka ar pirmajiem Krievijas pāriem, kas pirms tam stāvīja šim, bija tāda paņemt ļoti traģiska muzika. Bet varbūt tā agresivitāte atkal ir kaut kas stils. Mēs jau runājam, ka ir amerikāniskais stils, ja francūžiem tāpat ir vienmēr savs zīmogs. Šeit ir tāda agresivitāte. Galu galā šiem jaunajiem pāriem ir jāizcīna savu vietu. Viņiem neviens nedāvinās punktus, viņiem nav arī tie tituli. Te ir jāizcīna parādot, ka viņi divas galvas augstāk. 65-51 ar visu to ar lūk. Tas ir turpat viņi nedaudz virs itāļiem, bet zem otra Krievijas pāri. Te atkal tāds pamatīgs sablīvējums. Piektā vieta, bet vēl startēs Eiropas čempioni, tā kā tas nav labi. Varbūt viņiem, lūk, mēs redzam 66 punkti, Šibutani 65, Bobrava. Tagad viņi arī šis pāris, Kasalapovs un Iliņnika, un tad arī redzam 65 arī, bet nedaudz mazāk ir Kanādas pārim.